Ja tev ir 2 vai 3 pazīmes no 5, ko es tūlīt nosaukšu, tad es teiktu, sāc rīkoties. Stīvums un kustību ierobežojums. No rīta grūti izkustēties, locītava šķīkst, mugura stīva un kustības vairs nav tādas kā agrāk. Ādas tonusa zudums un grumbas. Āda kļūst plānāka, sausāka, zaudēt virtumu. Ātrāk sāk veidoties grunciņas. Tas ir skaidrs signāls, ka ādas saistaudiem trūkst kolagēna un mitruma. Vājums, nogurums un zems tonus. Kas saistaudi nav elastīgi, ķermenis zaudē struktūru, muskuļi kļūst vājāki, spēks un enerģija samazinās. Locīta un saišu sāpes vai diskomforts, kad kolagēna ir par maz, skrimšļi zaudē savu amortizāciju un pat neliela slodze izraisa sāpes, krakšķēšanu un pietūkumu. Tā ir brīdinājuma zīme, ka saistaudiem trūkst barības vielu atjaunošanai, asinsvadu trauslums, pietūkums vai celulīts. Sīki asinsvadi plīst, veidojas zilumi, parādās tūska, un parādās apelsīnu miziņa, tas nozīmē celulīts. Saistaudu tīkls, kas atbalsta asinsvadus un ādu, ir vājš un nepieciešama ir atjaunošana. Ja tu atpazini 2 vai 3 no šiem iemesliem taviem saistaudiem, trūkst kolagēna. Tā ir olbaltuma viela, kas tā kā līme satur visu kopā. Kas tad izceļ tripeptīdu kolagēnu? Tripeptīdu forma ir vismazākā bioloģiski aktīvā kolagēna forma. Tas nozīmē, ka organisms spēj uzsūkt 95 līdz 98% kolagēnu, un tas nonāk tieši tur, kur vajadzīgs ādā, locītavās, muskuļos, asinsvados. Augstākās kvalitātes jūras izcelsmes avots. Kolagēns tiek iegūts no zivs ādas un zviņām. Zivis dzīvojušas ir tīros ūdens avotos un tiek apstrādātas ir īpašas fermentācijas tehnoloģija. Jūras kolagēnam ir līdzīga struktūra cilvēku kolagēnam un salīdzinām ar dzīvnieku kolagēnu izcelsmi. Tāpēc tas darbojas daudz efektīgāk. Dziļa iedarbība uz saistaudiem šūnu līmenī. Šis kolagēns satur tripeptīdu 1. un 3. tipa kolagēnu, kas palīdz ne tikai ātri ādai kļūt stiprākai, locītavām stiprākām, elastīgākām. Tas stimulē paša kolagēna, elastīna un hialuronskābes sintēzi. Rezultāts āda kļūst tvirtāka un